Godātais ministra kungs, ekscelences, dāmas un kungi. Maģiskais vārds, kas mūs visus šodien šeit pulcē Ķīpselā, ir pārtika. Nu jau 21 gadu izstāde Riga Food pulcē gan ražotājus, gan tirgotājus, gan zinātniekus, gan ekspertus, gan ļoti smalku un izcilu ēdienu gatavotājus. Un, protams, mēs jau tie visi esam tie gardēži, kas labprāt šos ēdienus arī nobauda. Pārtikas nozare Latvijas tautsaimniecībā vienmēr ir bijusi plaši pārstāvēta, tradīcijām bagāta un, protams, arī ļoti ietekmīga. Mēs, protams, esam ikdienā pieraduši lietot vietu tālruņus, jo tās ir jaunās, modernās tehnoloģijas, bet mums arī pārtikas ražošanā ir jāievieš inovatīvas, modernas tehnoloģijas, kas bāzētas uz mūsu zinātnieku atklājumiem, jo runājot par pārtikas nozari, es redzu to, ka tieši šie inovatīvie, uzturvielām pilnvērtīgākie, dabiskie pārtikas produkti ir tas virziens, kurā mums jādarbojas. Tā ir tā jaunā niša, kura mums ir jāizmanto, jo tikai ar nišas produktiem un bioloģisko pārtiku mēs varēsim arvien plašāk iekarot tirgu ne tikai šeit Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām. Un tā ir arī mūsu zaļās Latvijas tāds nākotnes attīstības vektors. Lai jums šī izstāde un tie pasākumi, kas notiks izstādes ietvarā, tiešām dotu labus rezultātus, jaunus kontaktus un galvenais, lai Latvijas produkti ir pārstāvēti ļoti plaši mums draudzīgajās valstīs. Paldies! Esam toļok, jūtiņas tās esam pošu loboku spēku, rodāsim, ka Latvijā viss, kas ir. Ļoti salds pēc speķa. Jā, es uzreiz gaidīšu ar avaniem. Pagaidot, ko otru daļu teiktu. Plungšķus, un tu redzi, tev nav atsevišķi vēl kādā citā traukā, mērtraukā jāpārvieto. Smiltenieti ir atbraukuši, jā. Smiltenieši piedomā ne tikai ministru prezidentu, smiltenieši piedomā ne tikai pie produkcijas, bet arī pie dabas. Labdien, prezidenta kungs! Mēs te vēlētos jums parādīt tādu maiznieku izaugsmi, kā Latvijas rupmaize var pārvēsties arī izcilās konfektes. Last one and just one picture possible. Uzņēmējs nāk ar savu ideju, to problēmu, tad mēs piesaistām attiecīgi speciālistu zinātniekus, kurām nozarē. Kā šī gākā versija, man liekas,
jo būtībā, nosaukums ir čips, bet būtībā tur nav nekāda eļļā varīšana. Tā ir krāmšķa ar lielopu gaļu, kur var ēst gan cilvēks, gan suņi. Tas ir nopietni cilvēks. Jā. Visi dzirdēs pārnoto teicienu. Laikam vispirms jāierauj. No drošiem avotiem ir zināms, ka jūs bijāt domājis nātri zaļo kokteili uz pirmizrādi šajā izstādē.